Iepriekšējā video saskaņā ar Dieva žēlastību, kas mums dota, mēs atskatījāmies, mācījāmies par un sākām nostiprināt Kristus mācības pamata doktrīnas. Mēs, protams, iesākām ar pirmo, kas ir atgriešanās no nedzīviem darbiem, kas ir pirmais solis vai pirmais elements cilvēka dzīvē, kurš vēlētos salīdzināties ar Dievu, iegūt patiesu pestīšanu, piedzimt no augšienes. Un tas viss sākas, šīs attiecības ar Dievu sākas ar šo pirmo soli, kas ir nedzīvu darbu, grēku nožēla un atgriešanās no tiem. Un ir svarīgi, ka mēs saprotam, ka šī patiesa nožēla Dievu priekšā nav vienkārši, ka mēs slikti jūtamies, ka esam nodarījuši pāri kādam cilvēkam, vai ka neesam darījuši labu, kad esam kādu sāpinājuši, vai pat, kad mēs apzināmies, ka esam grēkojuši pret Dievu. Vai šo grēku izsūdzēšanu kādam garīdzniekam vai cilvēkam atzīšanās tajos. Ne par to Bībele runā, kad lieto šo vārdu nožēla vai atgriešanās, bet patiesa atgriešanās ir, kad notiek sirds izmaiņa, kad tiek izmainītas viņa domas, viņa vārdi, viņa darbi, kad cilvēks novēršas no saviem ļaunajiem, nelietīgajiem darbiem un pievēršas patiesībai, pievēršas gaismai. Tajā pat laikā atzīstot un saprotot, ka neviens cilvēks, pat tāds, kurš ir nožēlojis, nespēja pilnībā dzīvot pēc Dieva gribas, jo mēs visi esam grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības, un mēs visi daudzajādi klūpam un krītam, un tikai Jēzus nodzīvoja pilnīgu dzīvi. Tādēļ, lai cilvēks varētu piedzīvot pestīšanu un patiesi saukt Dievu par savu tēvu, nepietiek ar to, ka viņš pārstāj darīt ļaunās lietas un sāk darīt labas lietas. Tādam cilvēkam ir vajadzīga grēku piedošana un tas, ko Bībele sauc par taisnošanu, jeb salīdzināšanu ar Dievu. Un tā mēs nonākam līdz otrajai Kristus mācības pamata doktrīnai, kas ir ticība uz Dievu. Bet pirms mēs to apskatām, es gribētu, lai mēs kopīgi atskatāmies uz vēstuli ebrejiem, kur no 5. nodaļas mēs ieskatīsimies kontekstā, kur tad šīs pamatdoktrīnas mums tiek nodotas. Vēstule ebrejiem 5. nodaļa 12. pants. Jo kad pēc laika jums pienākas būt skolotājiem, tādiem, kas var pamācīt citus, jums ir vajadzība, lai kāds jūs atkal māca, kas ir pirmie orākulu principi, un esat kļuvuši tādi, kam vajag piena un ne stipras barības. Jo ik viens, kas lieto pienu, ir neprasmīgs taisnības vārdā, jo viņš ir mazulis. Bet stipra barība piederas tiem, kas ir pilngadīgi, proti tiem, kuriem izmantošanas dēļ savas maņas ir trenētas izšķirt gan labu, gan ļaunu. Un tātad var būt, ka cilvēks ir jaunpiedzimis, bet viņš ir mazulis, viņš ir neprasmīgs taisnības vārdā. Bet tajā pat laikā var būt, ka ir cilvēki, kuri nesaprot un nav piedzīvojuši šīs lietas, kuras mēs saucam par Kristus mācības pamatdoktrīnām, kas liecinātu par to, ka cilvēks nav atdzimis no augšienes un nepazīst Dievu. Ebreju vēstules 6. nodaļā viņš turpina. Tāpēc, atstādami Kristus mācības principus, nevis atmesdami, bet atstādami, tātad nostiprinot šos pamatus, dosimies uz pilnību. Ne atkal likdami pamatu, tātad neliekot atkal pamatus, tā kā mūsdienās saka, kad arī apustuļi un pravieši ir vēl šodien, lai gan Bībele saka, ka tie ir Kristus draudzes pamatā, tas ir pamats, apustuļi un pravieši un to mācību. Tāpat arī šeit viņš saka, nostiprinot šos pamatus, dosimies uz pilnību un neliksim atkal pamatus no nožēlas, no nedzīviem darbiem un no ticības uz Dievu, no mācības par kristībām un no roku uzlikšanas un no mirušo augšām celšanās un no mūžīgās tiesas, un šo mēs darīsim, ja Dievs ļaus. Bet Dievs mums to ir atļāvis, mums ir iespēja tās mācīties, nostiprināt, un tamdēļ arī šis video. Taču, kā jau minēju iepriekšējā video, atgriešanās no nedzīviem darbiem un šī otrā doktrīna, ticība uz Dievu, principā ir vienas monētas divas puses. Jo tāds cilvēks, kurš novēršas no pasaulīguma, no grēcīguma, no ļaunuma, no šīs nelietības Dieva acīs, viņš dabīgi pagriezīsies pret gaismu, pret patiesību, pret Dievu un visu to, kas labs, svēts, tīkams un pilnīgs, un liks savu paļāvību uz viņu un uzskatīs to par to dārgāko balvu un mērķi, pēc kura tiekties. Tamdēļ nav iespējams, ka viens cilvēks varētu ticēt uz Dievu, bet nebūt nožēlojis savus grēkus un nebūtu tos atstājis. Tāpat nav iespējams, ka kāds cilvēks patiesi būtu nožēlojis un novērsies no saviem grēkiem, bet neliktu savu paļāvību uz Dievu. Es ceru, ka jūs to saprotat. Un ļoti labs piemērs tam, kā izskatās
šī grēka nožēla un pievēršanās Dievam, ir Ninives pilsēta. Un kā jau mēs zinām, Ninives iedzīvotāji nebija jūdi, viņi bija asīrieši. Šī Ninive bija senās Asīrijas impērijas galvaspilsēta, kur šobrīd tur atrodas Irākas teritorijā netālu no Mosulas, un savā uzplaukuma virsotnē šī Ninive bija viena no lielākajām un ietekmīgākajām pilsētām pasaulē. Un tieši uz šo pilsētu, kura pat nebija jūdu ticīga, Dievs sūta savu pravietu Jonu, lai viņš ietu un norātu šo pilsētu Dieva sirdī, lai to glābtu, bet Jona jau zināja, ka viņi atgriezīsies, un tamdēļ viņš negribēja to darīt. Es izlasīšu dažus pantus. Jonas grāmatas 1. nodaļā, 2. pantā. Dievs saka pravietim Jonam: celies, ej uz Ninivi, to lielo pilsētu, un sauc pret to, jo viņu nelietība ir uznākusi manā priekšā. Tātad šie grēki, šie pārdarījumi, šī nelietība bija sakrājusies Dievu priekšā, un Dievs saka, es viņus sodīšu, bet es tos iepriekš brīdināšu. Un jūs jau zinat šī stāsta tālākos notikumus. Jona, tā vietā, lai paklausītu Dievam, viņš bēg no Dieva, viņš bēg no šī aicinājuma, no šī uzdevuma. Vēlāk mēs saprotam, ka viņš negribēja iet un sludināt, jo viņš zināja, ka Dievs apžēlosies, ja šie cilvēki nožēlos. Un tā rezultātā viņš tiek iemests jūrā, kur viņš principā ir nolemts nāvei, bet Dievs viņu apžēlo, sūta lielo zivi, zivs vēderā viņš lūdz Dievu, un šīs zivs pēc 3 dienām un 3 naktīm to izpļauj Ninives krastā. Un tad Dievs no jauna viņam saka, ej un dari šo uzdevumu. Jonas grāmatas 3. nodaļas 4. pantā mēs lasām, ko tad viņš teica. Un Jona iesāka ieiet pilsētā dienas gājumu, un viņš sauca un sacīja: vēl 40 dienas, un Ninive tiks apgāsta. Viņš neaicināja tos uz atgriešanos, uz nožēlu, neko tādu. Viņš vienkārši gāja apkārt un brīdināja par sodu, kas tos sagaida. Arī Bībelē ir rakstīts, ka svētais gars cilvēkus pārliecina par grēku, taisnību un tiesu. Un tad uz šīs pārliecības fona evaņģēlijs jau skan kā prieka vēsts visiem cilvēkiem, kur ir salauzti, kur redz savu slimību, kur redz savu netaisnību, kā tas notika arī šajā gadījumā. Tad viņš vienkārši staigāja apkārt pa pilsētu un ar skaļu balsi brīdināja, runāja, norāja šos cilvēkus. Un tagad apskatīsim, kā reaģēja Ninives ļaudis un arī tās valdnieks. Jonas grāmatas 3. nodaļas 5. pants. Tā Ninives ļaudis ticēja Dievam un izsludināja gavēni un uzvilka maisaudumu un to lielākā līdz to mazākajam. Tātad visi, gan mazie, gan lielie, sāka gavēt, sāka meklēt to kungu, novilka savas skaistās svinību drānas, ietērpās maisaudumos un meklēja to kungu, sauca uz Dievu. Un arī ķēniņš, uzzinot par šo vēsti, par šo tiesu, kas tuvojās, 7. pantā mēs lasām, un viņš lika izsludināt un pavēstīt caur Ninivi ar ķēniņu un dižciltīgo lēmumu, sakot, lai nec cilvēks, ne zvērs, lielops vai sīklops neko nebauda, lai tie nebarojas, ne dzer ūdeni. 8. pants, bet lai cilvēks un zvērs tiek apsekts ar maisaudumu un sauc vareni uz Dievu, jā, lai tie griežas ik viens no sava ļaunā ceļa un no vardarbības, kas ir viņu rokās. Kurš var pastāstīt, vai Dievs negriezīsies un nenožēlos un nenovērsīsies no savām niknajām dusmām, lai mēs neejam bojā? Un tad šeit mēs redzam, ka pirmkārt viņi ticēja uz Dievu, viņi sauca, viņi meklēja, viņi lūdza, viņi tuvojās, viņi zemojās Dievu priekšā, un šis aicinājums ir visiem nogriezties no saviem ļaunajiem ceļiem, no vardarbības, kas ir viņu rokās, un pārstāt darīt šīs lietas, un lai Dievs par tiem apžēlotos. Un tur 10. pantā mēs redzam Dieva atbildi uz šo viņu nožēlu, atgriešanos un Dievu meklēšanu. Jo mēs zinām, ka Dievam nesagādā nekādu prieku tas, ka viņš soda bezdievīgos, ka tiem ir jāmirst, bet tas, ka bezdievīgais nožēlo un atgriež, un Dievs var tos apžēlot un parādīt savu laipnību. Jonas grāmatas 3. nodaļas 10. pantā mēs lasām. Un Dievs redzēja viņu darbus, ka tie griezās no sava ļaunā ceļa, tad viņš redzēja šos atgriešanās augļus, par kuriem runāja Jānis Kristītājs, par kuriem runāja Jēzus un arī pēc tam apustuļi. Un Dievs nožēloja par ļaunumu, ko viņš bija sacījis, ka viņš tiem darītu, un viņš to nedarīja. Dievs viņus apžēloja, bet tā žēlastība parādījās caur to, ka svētais gars darbojās pie viņiem caur šo sludināšanu, caur šo norāšanu, un
Viņu sirdis tika izmainītas, viņi nožēloja, viņi atgriezās, viņi meklēja to kungu, un Dievs tos apžēloja. Vecajā derībā šis ticības aspekts arī nav nekas svešs, tamdēļ tad, kad vēstulē ebrejiem šīs vēstules autors runā uz ticīgajiem, viņš saka, jums jau vajadzētu saprast šīs lietas, jums jau vajadzētu spēt mācīt šīs lietas citiem, bet jūs vēl aizvien tās nesaprotat. Jo arī vecajā derībā mēs redzam šo ticību un taisnošanu caur ticību, kas parādās jau ļoti, ļoti ātri. 1. Mūzes grāmatā 15. nodaļā 6. pantā mēs lasām par mūsu ticības tēvu Ābrahāmu. Un rakstīts, un viņš ticēja uz to kungu, un viņš tam to pieskaitīja par taisnību. Tātad ticība bija tā, kas nāca vispirms, šī paļāvība Ābrahāmam uz Dievu, un tikai pēc tam sekoja derības simbolu apgreizīšana un tam līdzīgas lietas. Jau Ābrahāms iemantoja salīdzināšanu ar Dievu taisnošanu, tamdēļ, ka viņš paļāvās, viņš uzticējās uz Dievu un to, ko Dievs bija teicis un ko Dievs bija viņam atklājis. Arī Habakuka grāmatas 2. nodaļā 4. pantā mēs lasām, lūk, tā dvēsele, kas ir pacelta, kas ir pacēlusies dumpīgā stāvoklī, nav taisnīga viņā, bet taisnais dzīvos no savas ticības. Šajā gadījumā pravietis Habakuka kontrastē šo bezdievīgo valdnieku, ar ko tie saskārās, ko Dievs sūtīja, lai tas sodītu Izraēlu tautu. Un tam pretī viņš lika tos, kas patiesi ir taisni. Ne vienkārši visa tauta, kas liela daļa no tiem dzīvoja bezdievībā, bet tos taisnos, kas tiešām bīstās un meklē to kungu. Viņš saka, tie, kas taisni dzīvo, kas ir taisni, tas dzīvos no ticības. Un citādāk neviens cilvēks nevar būt taisns vai taisnots kā tikai ticībā, paļāvībā uz Dievu. Arī Jeremijas grāmatas 17. nodaļas 7. pantā mēs lasām, svētīgs ir tas cilvēks, kas paļaujas uz to kungu un kura cerība ir tas kungs, kurš paļaujas uz Dievu, jo viņš būs kā koks stādīts pie ūdeņiem un kas izpleš savas saknes gar upi un neredzēs, kad karstums nāk, bet tā lapas būs zaļas un tas nebūs norūpējies sausuma gadā, nedz mitēsies izdot augli. Tātad tāds cilvēks, kurš paļaujas uz to kungu un cer uz to kungu, būs auglīgs zars, būs auglīgs koks un tas turpinās izdot augļus, kā arī Jēzus par saviem mācekļiem teica, es jūs esmu izredzējis, lai jūs nestu daudz augļus un šie augļi paliktu. Un tātad šodien mēs padomāsim par ticību uz Dievu. Un kontekstā ar Jeremijas grāmatu es gribu, lai mēs padomājam un saprotam to, ka mēs taču visi ceram uz kaut ko, visi paļaujas uz kaut ko, jau no agras bērnības. Sākumā tas ir uz vecākiem, varbūt pēc tam uz brāļiem, māsām, uz kādiem onkuļiem, tantēm, krustvecākiem, kaimiņiem, pēc tam politiķiem, sabiedrotajiem, skolotājiem. Un tad ar laiku, kā mūsu sabiedrībā tas ir ļoti populāri, cilvēki paļaujas uz sevi, uz saviem spēkiem, uz enerģiju, uz karmu, uz augstākiem spēkiem vai uz savu bankas kontu vai arī uz savu karjeru vai ko tam līdzīgi. Bet tie, kas ir taisni, kas ir taisnoti, tie ir tie, kas paļaujas uz Dievu, kā Bībelē rakstīts, ir nolādēts, ir tas, kurš paļaujas uz cilvēkiem. Mēs paļaujamies uz Dievu un mēs uzticamies Dievam, tā lai visi cilvēki ir meļi, bet Dievs vienīgi ir patiess. Un cenšoties mums saprast to, kas tad īsti ir ticība, šodien nemācīšu par to padziļināti, bet vēstulē ebrejiem 11. nodaļā 1. pantā mēs lasām, ka ticība ir cerētā būtība, neredzamā pierādījums, jo caur to vecie ir ieguva labu liecību. Par tiem ir nodota laba liecība, jo tie ticēja, jo tie paļāvās. Tātad tā ir cerētā būtība, neredzamā pierādījums. Kaut kas, ko mēs neredzam, mēs nejūtam, mēs ar savām maņām nespējam noteikt, ka tā ir patiesība, ka tā tas ir, mēs uzticamies, mēs paļaujamies, ka tā tas ir. Un tā ir ticība. Un vēl skaidrāk tas mums paliks, kad mēs palasām mazliet uz priekšu vēstuli ebrejiem 11. nodaļu, jo kādreiz cilvēkiem rodas sajūta, ka ticība ir, ka mēs darām kaut ko pārdabisku. Un ja cilvēks nedara kaut ko pārdabiski, tad viņš patiesībā nestaigā vai nedzīvo ticībā. Bet šī pati ticības nodaļa, ebrejiem 11. nodaļa, mums parādīs, ka tā nav patiesība. Jā, caur ticību un paļāvību uz Dievu, Dievs dara arī brīnumainas lietas un notiek pārdabiskas lietas, bet starp šiem ticības varoņiem pārsvarā rakstīts pavisam normāls, parasts lietas, ko cilvēki darīja, vienkārši uzticoties Dievam un paklausot tam, ko viņš ir teicis. Un šeit apskatīšu dažus no piemēriem, jūs katrs, kas gribat, varat palasīt vēstuli ebrejiem 11. nodaļu, un tur viss caur, kas par to ir rakstīts. Caur ticību mēs ticam uz radīšanu, mēs ticam, ka Dievs radīja pasauli un ka tā neradās evolūcijas vai kaut kāda neizskaidrojama sprādziena rezultātā.
Tad tālāk ir rakstīts, caur ticību Ābels ziedoja Dievam patīkamu upuri, un viņš ieguva liecību, ka viņš ir taisns. Caur ticību Ēnoks tika pārcelts, un viņš neredzēja nāvi, un par viņu tika dot liecība, ka viņš patika Dievam. Caur ticību Noā būvēja kuģi, pavisam praktisks darbs. Caur ticību Abrahāms izgāja no savu tēvu zemes un mājoja apsolītajā zemē kā svešinieks. Caur ticību Sāra ieņēma bērnu, caur ticību Īzaks svētīja Jēkabu un Ēzavu, caur ticību Jēkabs svētīja abus Jāzepa dēlus, caur ticību Mūzus vecāki viņu paslēpa 3 mēnešus, caur ticību Mūzus atteicās tikt saukts par faraona meitas dēlu, caur ticību viņš pameta Ēģipti, caur ticību viņš turēja Paskā un asins apslacīšanu, jūs sapratāt to domu. Tātad pārsvarā tas ir, ka Dievs kaut ko teica, Dievs kaut ko atklāja, un šie vīri un sievas paļāvās uz viņa vārdu, ticēja tam, ko Dievs bija teicis, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Viņi tika taisnoti viņu ticības un paļaušanās dēļ. Ticība nav kaut kas pārdabisks, ticība nav kaut kas, ka mums visu laiku jādzīvo brīnumos. Ticība ir, ka tu dzīvo vienkārši dievbīgi, paklausot, padodoties tam, ko viņš jau ir teicis, pilnā paļāvībā, ka viņš ir uzticams visam, ko viņš ir apsolījis. Un tātad svarīgi mums ir saprast, ka ticība pati par sevi nav nekāds liels spēks vai liela varenība. Ticībā cilvēks nevar radīt lietas, jo tikai Dievs ir visa radītājs. Mēs varam paļauties uz Dievu, un tas, ko viņš mums dod, mēs varam to pieņemt, pateikties un lūgt un prasīt viņam, un viņš atbildēs uz lūgšanu. Bet ticība pati par sevi ir vāja. Tā ir vienkārši paļāvība uz Dievu, kad mēs atzīstam savu nespēku, savu nevarēšanu, un Dievam un viņa žēlastībai ir jābūt spēcīgai mūsos. Tā ir paļāvība uz Dieva varenību, uz viņa apsolījumiem, uz viņa vārdu un to, ko viņš ir teicis. Nevis, ka mēs piespiežam Dievu darīt to, ko viņš nav apsolījis, vai ko viņš nav teicis, kā daudzās maldu grupās tas tiek mācīts. Viņi tika taisnoti viņa paļāvības dēļ. Vēl ir svarīgi saprast, ka šī ticība, ar kuru arī mēs saskaramies 21. gadsimtā, tie, kas mēs patiesi sekojam Kristum, tas nav nekāds jauns fenomens, kas parādījās pirms 2000 gadiem, jo šī ticība bija un piemita visiem tiem cilvēkiem, kas staigāja taisnīgi un bija taisnoti ticībā jau senos laikos, tāpat arī apustuļiem. Piemēram, Jūdas vēstules 3. nodaļā rakstīts: mīļotie, kad es rūpējos jums rakstīt par kopējo glābšanu, man bija nepieciešams jums rakstīt un jūs pamudināt, lai jūs dedzīgi cīstaties par ticību, kas vienreiz tika nodota svētajiem. Tātad šī viena ticība vienreiz par visām reizēm ir nodota svētajiem, un visi, kas ir svēti darīt, dzīvo no šīs ticības. 2. Pētera vēstule 1. nodaļa 1. pants. Sīmans Pēters, Jēzus Kristus kalps un apustulis tiem, kas ar mums ir ieguvuši to pašu dārgo ticību caur Dieva un mūsu glābēja Jēzus Kristus taisnību. Caur Kristus taisnību mēs esam ieguvuši šo pašu ticību, kas piemīt apustuļiem un visiem svētajiem visos laikos. Tad rodas jautājums, bet kā ticība atnāk pie cilvēka? Un mēs jau to sasaistam ar pirmo doktrīnu par šo grēku nožēlu, bet Galatiešu vēstules 3. nodaļā mēs redzam, 24. pantā ir rakstīts skaidrojums. Tādēļ likums vai bauslība bija mūsu audzinātājs, lai mūs pievestu Kristum, lai mēs varētu tikt taisnoti no ticības. Bet pēc tam, kad ticība ir nākusi, mēs vairs neesam zem audzinātāji, jo jūs visi esat Dieva bērni caur ticību Kristu Jēzu. Un, protams, ka viņš to neraksta vienkārši visiem cilvēkiem, bet viņš to raksta tieši šai draudzei, kura seko Kristum. Viņš viņus iedrošina, ka jūs esat Dieva bērni, jo jūs ticat uz Jēzu Kristu. Bet ko ir svarīgi šeit pamanīt? Mēs redzam šo Dieva likumus, šo Dieva baušļus un bauslību, kas ir šī stingrā audzinātāja, kas norāja bērnus un parāda viņiem to kļūdas. Parāda, ka jūs esat neaudzināti, slikti, nepaklausīgi bērni, un kā mēs zinām, ka šie Dieva likumi tika doti nevis taisniem, bet netaisniem, grēciniekiem, meļiem, laulības pārkāpējiem, kādi ir visi cilvēki bez Kristus. Un šī audzinātāja ir tā, kas pārmāca, kas nosoda, kas uzrāda šos grēkus un pieved cilvēkus Kristum, lai Kristu un ticībā taisnoti caur viņu cilvēki kļūtu salīdzināti ar Dievu. Un tajā brīdī šī bauslība un likumi pazaudē savu varu pār cilvēku, jo viņš vairs nav zem šīs audzinātājas, bet viņš ir bērns. Tātad viņš vairs netiek nosodīts kā nepaklausīgs
grēcinieks, bet viņš ir šķīstīts kā Dieva bērns, un tad jau Tēvs pats ir tas, kas viņu māca un pārmāca viņa žēlastību, māca mums, kā atstāt bezdīvīgo dzīvesveidu un dzīvot svēti un patīkami Dievam. Tāpat Bībele māca, ka šī Dieva žēlastība un ticība, ko viņš mums dod, ir dāvana no Dieva. Efeziešu vēstules 2. nodaļā 8. pantā mēs lasām, jo no žēlastības jūs esat glābti caur ticību, un tas ne no jums pašiem. Tā ir Dieva dāvana, ne no darbiem, lai neviens nelielītos. Tātad neviens cilvēks, kurš patiesi ir glābts, nevarēs neko lielīties. Nevarēs lielīties ne priesteri, ne baznīcas, nedz arī kādu labu darbu, ko esam darījuši. Viss šī lielīšanās cilvēkiem ir zudusi, jo neviens nevar būt glābts, kurš paļaujas uz cilvēkiem, paļaujas uz organizācijām, paļaujas uz savu pašu taisnību, bet tikai uz Kristus taisnību. Tamdēļ ne no mūsu darbiem neviens nevarēs lielīties Dievu priekšā, tas ir tikai Kristus nopelnu dēļ un Dieva žēlastības dēļ, ko viņš mums parādīs, un tas, kurš paļaujas, kurš tic tam, ko viņš ir paveicis, tiek taisnots un viņa dzīve, viņa sirds tiek izmainīta. Kā tad mēs šo ticību iemantojam paliekošā veidā, jo Bībele mums rāda, ka cilvēks var ticēt uz brīdi, piemēram, Lūkas evaņģēlijā, kad Jēzus runā par augsnēm, tad tur ir arī šīs augsnes, kas uz brīdi tic un atsauc un priecājas par dzirdēto, bet pēc tam, kad kārības vai grūtības vai pārbaudījumi nāk, tad viņš pazaudē to ticību, viņš atkāpjas un viņš netiek izglābts. Bet šī ticība tiek ieguldīta mūsos, tad, kad cilvēks atdzimst no augšienes caur šo gara augli. Galtiešu vēstules 5. nodaļā 22. pantā rakstīts, bet tā gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, ilgcietība, maigums, labestība, ticība, lēnprātība, atturība, pret šādiem nav likuma. Un tātad tas, ko cilvēks var savos spēkos meklējot Dievu uz brīdi, to Dievs iecementē mūsos caur šo gara augli, caur šīm sirds izmaiņām, kad mēs ticam un ticība paliek mūsos, ko vairs no cilvēka sirds nekas, neviens nevar izraut, jo tāda cilvēka, kurš ir no šīs cūkas un no suņa padarīts par avi, viņš vairs nevar tik pārvērst atpakaļ par to agrāko. Viņš vairs nevar būt šis suns, kas atgriež pie vēmekļiem, vai cūka, kas iet vārtīties dubļos, jo viņa būtība, viņa sirds ir izmainīta un ticība tiek ieguldīta viņa sirdī. Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļa 28. pantā ir rakstīts, tad tie viņam sacīja Jēzum, ko mums būs darīt, lai mēs varētu strādāt Dieva darbus. Un Jēzus tiem atbildēja un sacīja, šis ir Dieva darbs, ka jūs ticat uz to, kuru viņš ir sūtījis. Un tādēļ tas nenoliedzami ir Dieva žēlastības darbs, ka kāds cilvēks var nākt pie patiesas nožēlas, un kā mēs runājam, tikai tāds cilvēks, kuru Dievs aicina un pārliecina, var patiesi atgriezties. Un arī šī ticība ir Dieva darbs un ir Dieva dāvana cilvēka sirdī. Tā kā tāds cilvēks, kurš tic, tas ir Dieva darbs, un mēs esam Dieva darbs Kristu Jēzus sagatavot labiem darbiem. Un vēstulē Ebrejiem 12. nodaļā 2. pantā rakstīts, ka mums ir jālūkojas uz Jēzu, mūsu ticības autoru vai iesācēju un piepildītāju vai pabeidzēju, kurš prieka dēļ, kas viņam bija nolicis priekšā, izturēja krustu nicinādams kaunu un ir apsēdies Dieva tronim pa labo roku. Tātad pats kungs Jēzus ir mūsu ticības autors, iesācējs un piepildītājs, un viņš ir tas, kurš uzturēs katru, kurš patiesi uz viņu tic un patiesi ir atgriezies līdz tai dienai, kad mēs viņu redzēsim. Un tagad es gribētu apskatīt kopīgi ar jums kādu lielāku rakstu kopu, kas ir Romiešu vēstules 3. nodaļa, kur tik ļoti labi ir izskaidrots un parādīts šis aspekts par taisnošanu ticībā, jo ticība ir paļāvība uz Dievu, un caur to mēs iegūstam to, kas visiem cilvēkiem, kas ir grēkojuši, ir nepieciešams. Tā ir šī taisnošana, salīdzināšana ar Dievu. Lasu no 20. panta. Tāpēc caur likuma darbiem neviena miesa netiks taisnot viņa skatienā, jo caur likumu ir grēka atzīšana. Līdzīgi kā Pāvils teica, kad baušļa man pateica, tev nebūs darīt to, tad es zināju un sapratu, ka tas ir nepareizi Dieva acīs, ka tās ir sliktas lietas, ka tas ir grēks Dieva acīs. Un arī šodien caur Dieva baušļiem vecajā derībā, bet vēl vairāk caur jaunās derības likumiem mēs varam cilvēks tiek pārliecināts par grēku, tā ir patiesības atzīšana. 21. pants. Bet tagad Dieva taisnība bez likuma ir darīta redzama, apliecināta caur likumu un praviešiem. Tātad vecā derība, likuma un pravieši apliecina šo Dieva taisnību, kas tagad bez likuma tiek darīta redzama, un tā ir taisnība, kas ir Jēzu Kristu. Proti, Dieva taisnība, kas ir no Jēzus Kristus ticības visiem,
un uz visiem tiem, kas tic, jo tur nav atšķirības, jo visi ir grēkojuši un tiem trūkst Dieva godības. Patiesi, visi cilvēki, neatkarīgi no tā, kur viņi ir dzimuši, kādos apstākļos, cik daudz ir bijis kārdinājumu apkārt vai grēku, visi ir grēkojuši, visiem trūkst šīs dievišķās godības. Tamdēļ šī Dieva taisnība ir Jēzu Kristu, un no šīs ticības uz Jēzu Kristu visiem un uz visiem, kas tic. Tālāk 24. pants. Tikdami taisnoti par brīvu, tātad bez maksas, no viņa žēlastības caur atpirkšanu, kas ir Kristu Jēzu, kuru Dievs ir nolicis par salīdzināšanu caur ticību uz viņa asinīm, lai paziņot savu taisnību grēku atlaišanai, kas pagājusi caur Dieva iecietību. Lai paziņot, es saku, šajā laikā savu taisnību, ka viņš varētu būt taisns, viņš tikai ir taisns, Jēzus nereiz negrēkoja, un taisnotājs tam, kas tic uz viņu. Tad mēs paši par sevi neesam taisni, bet kad mēs ticam taisnajam, kurš vienīgais ir taisns, mēs tiekam taisnoti ticībā uz viņu. Aleluja! 27. pants. Kur tad ir lielīšanās? Tā ir izslēgta. Nevienam nav ar ko lielīties. Caur kuru likumu? Darbu? Bauslību? Nē, bet caur ticības likumu. Tāpēc mēs secinām, ka cilvēks tiek taisnots no ticības bez likuma darbiem. Tātad mūsu darbi izriet no mūsu ticības, nevis to cenšas nopelnīt Dieva taisnošanu vai pestīšanu. 29. pants. Vai viņš ir tikai jūdu dievs? Vai viņš nav arī pagānu? Jā, arī pagānu. Atkal, jo nav starpības, jo ir viens Dievs, kas taisnos apgraizīšanu no ticības un neapgraizīšanu caur ticību. Un šeit gribētu pielikt arī Jēkaba vēstules 2. nodaļu klāt 19. pantu, kur rakstīts, tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi. Un daudzi cilvēki arī mūsdienu sabiedrībā tic Dievam, tic augstākam spēkam, bet tā nav glābjoša ticība. Tic arī varbūt Jēzum Kristum un apliecina viņu kā savu kungu, bet arī tā nav glābjoša ticība. Tur rakstīts, tu dari labu, vēlni arī tic un drab, 20. pants, bet vai tu gribi zināt, ak veltīgais vai tukšais cilvēks, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Tātad dzīvai ticībai līdzi nāk dzīvi ticības darbi. Un tagad es gribētu, lai mēs apskatām kādas no pazīmēm, kā var redzēt vai secināt, ka kāds cilvēks patiesi tic uz Jēzu Kristu, ka viņš ir atdzimis no augšienes, ka Dievs ir izdarījis šo sirds izmaiņu pie cilvēka, kā Jēzus mācīja Nikodēmam, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, viņš neies Dieva valstībā, un cilvēks var atdzimt no augšienes tikai tad, kad tiek izpildīti šie divi pirmie punkti, šīs divas pārliecības. Pirmkārt, tā ir novēršanās no saviem ļauniem ceļiem, atzīšana, ka viņš ir pilnīgs grēcinieks, samaitāts, vainīgs Dieva priekšā, netaisns un slims, un tad viņš nāk pie vienīgā, kurš var izglābt viņu, tas ir Jēzus Kristus, un liek visu savu paļāvību uz viņu. Tad Dievs tādam cilvēkam dod šo jauno sirdi, jauno dabu un dara tādu cilvēku par Dieva bērnu. Un tagad apskatīsim, jo mēs zinām, ka cilvēks, kurš turpina dzīvot grēkā, mums nevajadzētu pret tādu izturēties vai uztvert tādu cilvēku, ka viņš ir patiesi Dieva bērns, ja viņš neatgriež un nemaina savu dzīvi, un otrs, ja viņš dzīvo maldos, viņš māca maldu mācības, tas arī liecina par to, ka cilvēks ir noraidījis patiesību, ka viņš nav viena no tām Kristus avīm, par kurām Jēzus teica, man savas dzird manu balsi, un tās nestaigā pakaļ svešinieku balsīm, bet bēg no tām. Bet pastīsimies kādas raksturvietas Jāņa vēstulēs, kur ir redzami vēl kādi tādi kritēriji, pēc kuriem mēs varam izsacināt un spriest, vai kāds cilvēks patiesi ir Kristu un ticībā. 1. Jāņa 2.3. Un ar šo mēs zinām, ka mēs viņu pazīstam, ja mēs turam viņa pavēles. Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā 15. pantā rakstīts, ja jūs mani mīlat, turiet manas pavēles. Tas ir tas, ko Jēzus teica. Un tad mēs saprotam, ka esam atzinuši Dievu, ja mēs turam viņa vārdu, ja mēs turam viņa pavēles. Tā ir liecība. 1. Jāņa 2.15 rakstīts, nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, viņā nav tā tēva mīlestības. Tā ir kā mēs varam zināt, ka kāds cilvēks ir atdzimis no augšienes un tic Dievam, patiesi staigā ticībā uz viņu. Tas būs cilvēks, kurš nemīlēs pasauli. Viņš gribēs aizsniegt cilvēkus un glābt tos tā kā no uguns izraujot, bet viņā nebūs mīlestība uz pasauli, uz pasaulīgumu, uz pasaulīgu dzīvesveidu un pasaules kārībām, bet viņš atstās to visu, lai sekot Kristum un staigātu pakaļ viņam un dzītos pēc Dieva valstības, tā kā Jēzus par to mācīja.
1. Jāņa vēstule 3. nodaļa 16. pants, jo no tā mēs nomanām Dieva mīlestību, jo viņš savu dzīvību nolika par mums, un mums ir jānoliek savas dzīvības par brāļiem. Tātad tāds cilvēks, kurš ir patiesi ticībā, viņš mīlēs un turēs citus augstāk par sevi, nodosies citu ticības brāļu labā, tas ir noteikti draudzes kontekstā, un viņš būs gatavs un praktiski noliks savu dzīvi un dzīvību, lai kalpotu citiem. Kā Jēzus teica, es esmu jums parādījis piemēru, ja es jums mazgāju kājas, arī jums jādara tāpat citiem. 1. Jāņa 4.2. Caur šo jūs zināt Dieva garu. Ik viens gars, kas atzīst, ka Jēzus Kristus ir nācis miesā, ir no Dieva. Bet es ticu, ka šī raksturvieta nerunā tikai par to, ka kāds var pateikt šos vārdus, jo to, ka Jēzus ir Kristus, apliecina daudz bezdievi un sātanisti un vēl dažādu grupu pārstāvi. Tāpat arī pieviltie teiks kungs, kungs. Tomēr tas cilvēks, kuram ir Dieva gars, apliecinās to ar saviem vārdiem, bet arī viņa dzīve to apliecinās, viņam padodoties un pakļaujoties Jēzus Kristus pavēlēm un apustuļu mācībai. 1. Jāņa vēstule 4. nodaļa 7. pants. Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un ik viens, kas mīl, ir dzimis no Dieva un pazīst Dievu. Un šeit, protams, ka mēs nerunājam par to mīlestību, kādu mums piedāvā pasaule, vai cilvēcīgas priedalēšana, bet tā, kas ir dievišķa, kas ir bibliska, kas ir patiesa. Mēs runājam patiesību mīlestībā un mīlestību, kas ir saskaņā ar Dievu vārdu, kas reizēm izpauž norādi, pamācīt, paskubināt, iedrošināt, kalpot cits citam. Lūk, tā ir tā patiesā mīlestība, kā mums jāmīl vienam otru. 1. Jāņa 5.4 rakstīts, jo kas vien ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvar pasauli, proti mūsu ticību. Tātad, ja mēs esam dzimuši no Dieva, Dievs mums dos uzvaru pār pasauli, pār kārībām, pār grēkiem un pār visām šīm pasaulīgajām lietām, kas pinas ap cilvēkiem pasaulē. Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 36. pantā Jēzus teica, ka tam, kas tic uz dēlu, tam ir mūžīga dzīvība. Un tas, kas netic, vai kāds citu tulkojumu saka, kas neklausa dēlam, tas neredzēs dzīvību, bet Dieva bardzība paliek uz viņa. Lūk, ticība ir tā, kas patiesi glābi. Vispārējais ūdenskristība, piemiņas mīlestība, svētā dzīve izriet no šīs ticības, no šīs atgriešanās, un tas nav veids, kā mēs ticību nopelnam vai glābšanu nopelnam. Mēs ticam, tamdēļ mēs runājam, mēs ticam, tamdēļ mēs dzīvojam svētas dzīves, mēs ticam, tamdēļ mēs sekojam, mēs ticam, tamdēļ mēs lūdzam un meklējam, un nevis otrādi. Pavisam vienkāršoti. Kā mēs varam saprast, ka kāds cilvēks patiesi ir nožēlojis un ir patiesā ticībā uz Kristu? Pirmkārt, kas ir tas, ko viņš runā? Ko viņš apliecina? Ko viņš saka? Kas skan ārā no viņa mutes, jo no sirds pārpilnības mute runā? Otrakārt, kā viņš dzīvo, vai viņa dzīve saskan ar viņa vārdiem, vai viņš ir tikai tāds, kas ar vārdiem pagodina Dievu, viņa sirds ir tālu no Dieva, vai viņš tiešām arī staigā šo ceļu un atgriežas un nožēlo un maina savu dzīvi saskaņā ar Dievu vārdu. Un trešais ir tas nozīmīgākais, jo mēs jau varam spriest cilvēcīgi. Mēs nezinām un nevaram redzēt cilvēku sirdis, mēs varam tikai spriest pēc augļiem, bet Dievs zina cilvēku sirdis un viņš zina pilno patiesību. Tāpēc tas trešais auglis, pēc kā mēs varam skatīties, ir, vai tas cilvēks paliek ticībā ilgtermiņā, vai viņš paliek Kristū, vai viņš paliek mācībā, vai viņš pieaug tajā. Jo varbūt, ka kāds uz brīdi ir ticīgs un varbūt ļoti aizrautīgs. Man dzīvē ir bijuši daudz tādu cilvēku, kas vienbrīd likās, ka viņi ir viskristīgākie kristieši pasaulē, bet pēc laika viņi ir atkāpušies, viņi aiziet maldu mācībās, pasaulīgumā, grēka kārēs, kas tikai liecina, kā arī Pāvils rakstīja, ka ir aizgājuši kādi, lai atklātos, ka tie nekad nav bijuši mūsējie. Bet iedrošinājumam grib izlasīt no Jūdas vēstules 1. nodaļas 24. panta, kur rakstīts, tad nu tam, kas spēj jūs sargāt no krišanas un jūs stādīt priekšā bez trūkuma viņa godības klātbūtnē ar ārkārtīgu prieku. Vienīgajam gudriem Dievam, mūsu glābējam, lai ir godība un majestāte, valdīšana un vara gan tagad, gan mūžīgi. Āmen. Un tamdēļ, jebkurš cilvēks, kurš var nākt pie Dieva, var nākt tikai tad, ja Tēvs viņu velk, ja Tēvs viņu aicina, un ja Dievs dod šo žēlstību, dod šo atgriešanos. Un tamdēļ, kamēr ir šī vilkšana, kamēr ir šis aicinājums, nenocietiniet savas sirdis, atsaucies, meklē, cīnies ieiet Dieva valstībā. Bet par katru, kurš ir glābts, kura ticība ir sākusies, kur tiek uzturēta un tiks aizvest līdz galam,
gods un slava pienākas vienīgi Dievam, visu varenajam glābējam. Āmen!